Sveiciens. Īsumā par gribas spēku. Kur tad viņš rodās, kur viņš nāk? Gribas spēks nāk no jūsu resursa. Kas ir jūsos? Tātad gribas spēku veicināt varat tikai jūs paši. Tas nozīmē, ja jūs padomājat un atceraties, kuri brīži jūsu dzīvē, ko jūs esat darījuši, domājuši, klausījušies, dzēruši, ēduši, ar ko kopā bijuši, kur bijuši, cik ilgi, ko, kā, kāpēc, ir iedevuši jums stimulu darboties. Kas tas ir? Vai tā ir kāda iedvesmoša grāmata, kāds cilvēks, kuram jūs sekojat un ik pa laikam kaut ko lasat, vai filma, vai lekcija, vai mācības, kuras jūs uzsākat, vai būšana dabā, darbs dārzā, vai seks, vai ēdiens, vai mājdzīvnieki, vai bērni, vai kāds jums tos cilvēks, ko jūs pārspriežat idejas un kas jūs iedvesmo darboties. Meklējiet tur šo te avotu. Taču arī atceraties, ja jūsu fiziskais ķermenis nav resursā, viņš nav atpūties, viņš nejūtās piepildīts ar enerģiju. Tas nozīmē, nav pietiekoši piepildīts ar vitamīniem, minerālu vielām, atpūtu, ūdeni, veselīgu dzīvības enerģiju, būs diezgan grūti sevi motivēt kaut ko darboties, jo jūs esat un būsiet pastāvīgi noguruši, jums trūks enerģijas spēka. Tā kā enerģija ir vajadzīga ar fiziskam ķermenim, un jo vecāk jūs kļūstat, jo mažāk viņš spēja pats to ražot. Un jo šīs te laikmets attīstās, jo mazāk to var saņemt ēdienā, ko var nopirkt veikalā. Un pārstrādātā pārtikā jūs varat saņemt tieši pretēji to, kas mazina jūsu enerģiju. Tā kā balanss ir visur nepieciešams, un arī šeit jums ir jāatrod tas, kas jums palīdz, tas, kas jums iedod visu kopumu. Un tad arī būs gribas spēks, vēlme īstenot idejas, vēlme darboties, vēlme ieguldīties tur, vēlme darīt to. Kamēr tas nav, būs ļoti grūti. Nākošais solis ir jūsu apkārtējā vide. Paskatieties apkārt. Ja jūsu apkārtējā vidē ir bardaks, jums, pieņemsim, ir nemazgāti mati, netīras drēbes, jūs paši neesat pietiekoši tur iztīrījuši zobus, paši netīri, smirdīgi sasvīduši vai vienkārši noņurcīti jūtaties. Jums tas atņems enerģiju. Ja pat jūs esat ideāli šajā ziņā, bet apkārt jums ir bardaks, netīrība, nesakārtota vide, neizšķirotas mantas, neskaidrība kaut kādās lietās, nav struktūra ikdienā, tas jums atņems enerģiju un atņems gribas spēku. Ja jūsu ģimenes institūts, bērni, vīrs nav nostādīti tā, ka jums tas viss plūst, darbojās, jums viss ir skaidrs, protams, ir dažādi momenti un situācijas. Tas ir pilnīgi normāli, kas paņems kaut kad vairāk enerģiju un noņems jūsu fokus no kaut kā cita. Taču, ja lielākoties trūkst tas viss, kā jūs vadat savu ģimenes institūtu, tad jums trūks enerģija, trūks gribas spēka. Ja jūs nemākat ieguldīties sevī, nemākat sev atrast laiku atpūtu, ja jūs nemākat novilkt robežas, neizprotat energoapmaiņas likumus starp apkārtējo pasaulī, cilvēkiem, egregoriem, tad jums tas atņems enerģiju un trūks gribas spēka. Ja jūs paši nesaprotat, kas ir energoapmaiņa un paņemot citu enerģiju, citu laiku, citu pakalpojumus, citu produktu apakaļ negribat iedot pietiekoši vai skopojaties, tad tas arī jums paņems enerģiju un gribas spēku, jo tādā veidā tiek nolīdzināta šī nepareizā energoapmaiņa. Tātad skatieties, vai jums tas viss ir, vai jūs pietiekoši labi izguļaties, vai jūs pietiekoši labi tīri, saskārtot, sastrukturēti un uzturat apkārtējā vidi, vai jūs zinat energoapmaiņas likums, vai jūs ieguldaties savās ķermeņos, fiziskā, garīgā, mentālā, ēteriskā, vai jūs ieguldaties savā attīstībā. Arī, ja to jūs nedarīsiet, jūs stāvēsiet uz vietas un, ja līdz ko viss iet uz priekšu, tad jūs uz vietas stāvēšana īstenībā ir degradācija. Jums ir jāaug ātrākā laikam, jums ir jāattīstās. Šis laiks ir tik ātrs.
gaidot zelta laikmetu, jūs nepamanīsiet, ka jūs esat savā zelta laikmetā, jums tikai tas ir jāizmanto. Jāmācās, jāaug, jāizzina, jābauda, jāsaprot, viss jāizmanto, viss, kas jums ir dots, un jāspēj paņemt un pielietot. Jums arī būs gribas spēks un enerģija darboties, ja jūs sakārtosiet visu sev apkārt. Lai jums izdodas!